Un tad, kad tu piedalījies Mr. Stāls, ir tāda arī, ir tāds fakts biogrāfijā, ka tur noteikti bija kaut kāds talantu moments, tad tu pūti trombonu? Es pūtu trombonu, un tur bija viens tāds koncertiņš, bet tas bija viss pēc tam. Afterīts? Afterīts, nē, tas bija pēc tam kaut kādā, kādreiz bija tematiskās diskotēkas. Kādreiz bija. Tādā stilā, nu nekad nebija diskotēks, vienkārši tāpatās atbrauc DJs un viss. Bet tad bija Miss un Mr. Stalsi 96 paraugu demonstrējumi tajā diskotēkas laikā. Tas ir atrakcija. Atrakcija, un tad vēl tur varēja, es atceros vēl pīpēt vēl tajā Tautas kultūras un zālē vēl tajā laikā. Tad bija baigi forši, jā, tur es atceros, un tad es dabūju spēlēt to trombonu. Un tad tur kaut kāda, un tad es baigi pārdzīvoju. Nu, kad es sapratu, nu, ka laikam diskotēkā nevar spēlēt trombonu. Tas kaut kāds, zini, ko tas man atgādina Vestards Šimtis. Vestardam ir stāsts par to, ka viņš bija restorānā mēģinājis kaut kāds Mozarta gabals. Spēlē. Jā. Tad viņam pienākts klāt un paprasījis Džeks, uzlīdz kaut ko jautrāk. Nē, nu bija tāds arī gadījums, es baigi pārdzīvoju. Bet tad man topošā sieva tajā brīdī teica, viņa arī bija zālē. Es teicu, ka bija ok. Inter bija ok. Tas tev parasti nomierina sievas viedoklis? Nu, man vispār sievas viedoklis ir ļoti svarīgs. Un citādi jau mēs tad nerunātu, es domāju. Jo, tas ir mīļi, ka tev pašam nav jādomā.